Esiet sveicināti Sargs.lv skatītāji! 2024. gada 28. novembrī par Valsts aizsardzības korporācijas valdes locekli ievēlēja Ingrīdu Ķirsi. Šodien beidzot esam aicinājuši viņu uz interviju, lai pārunātu paveikto kopš korporācijas izveides 2023. gada nogalē par 155 mm artilērijas lādiņu ražošanas projektu, nākotnes attīstības plāniem un Latvijas iespējām veidot pilna cikla munīcijas ražošanu. Esiet sveicināti! Labdien! Tad es domāju, sāksim ar jūsu vēsturi. Kas līdz šim ir paveikts, ar ko jūs varat lepoties un kā tas ir izdevies? Jā, korporācija dibināja 23. gada nogalē un mums uzreiz bija jāķerās pie darba. Bija vienlaikus jāsāk veidot uzņēmums no pašiem pirmsākumiem. Es sāku viena pati un pirmais bija izveidot komandu, izveidot biroju. Un vienlaikus mums uzreiz bija jāsāk strādāt pie Rollo projekta. Tas nozīmē uzreiz sarunas ar potenciāliem sadarbības partneriem, lai pieteiktos Eiropas projektam. Un tad attiecīgi jau gaidot, būs apstiprinājums vai nebūs, mēs jau visi kopā ar partneriem NAMO no Somijas un Norvēģijas un KNDS no Francijas un Itālijas ķērāmies pie darba, sākām jau plānot, paredzot, ka mūsu projektu apstiprinās. Un bija arī plāns B, ka mēs to projektu īstenot arī tad, ja Eiropa mums nesniegt papildus finansējumu. Un kur mēs pašlaik atrodamies korporācijas attīstībā? Nu jā, vienlaikus Rollo projekts vēl joprojām ir mūsu lielākā prioritāte, jo jā, apstiprinājumu dabūjām, arī valsts atbalstu dabūjām un zaļo gaismu. Ja? Un tas nozīmē, ka mums tas projekts tagad ir laikā un kvalitātē jāīsteno. Un tas nozīmē, ka rūpnīcai jāsāk darboties 26. gada 3. ceturksnī, un šajā brīdī mēs ļoti nopietni strādājam pie tā, lai projekts izdotos. Un pirmais un svarīgākais uzdevums ražotnē, es saprotu, būs 150 mm artilērijas pulvera lādiņu ražošana. Cik tālu ir pašās ražotnes būvniecība? Šobrīd ir ļoti aktīvs posms, noteikti projektēšanas darbi. Viss šobrīd notiek pēc plāna. Un mēs plānojam, ka pašu būvniecības procesu mēs varēsim sākt agrā rudenī. Un kad tad būs ražošana pati? Ražošana sāksies 26. gada 3. ceturksnī. Tas nozīmē, ka ir vēl gads, lai visu to izdarītu, bet grafiks ir ļoti saspringts. Būvniecība nav vienīgais, ar ko mums jānodarbojas. Paralēli mēs strādājam arī pie tā, lai nodrošinātu šo tehnoloģijas pārnesi, kas ir projekta tātad pamats. Vienlaikus mēs runājam arī ar partneriem un plānojam pasūtīt izējmateriālus, pasūtīt iekārtas, ir nepieciešams dažādas atļaujas, tā kā ļoti daudz darba. Arī tuvojoties jau šī gada nogalē, sāksim komplektēt rūpnīcas darbinieku komandu, tā kā darba pilnas rokas. Un kā jūs varētu raksturot pašu ražošanu? Ko tas ietvers? Vai tā būs izējvielu vairāk sakopošana un tiks ievesti izējmateriāli, vai kaut kas tiks ražots tepat uz Latvijā un izmantots šo komponentu ražošanā? Varat paskaidrot šo procesu varbūt? Jā, Rollo projekts tātad ir 5 kompāniju sadarbības projekts, un kopā mēs atrisināsim vienu no lielākajiem šobrīd militārās industrijas izaicinājumu. Tas nozīmē gan izējmateriālu ražošanu līdz pat gatavam modulāram lādiņam. Un katram no mūsu projekta dalībniekam ir savs uzdevums projektu kontekstā, un mūsu uzdevums, ņemot vērā to, ka Latvijā nav izējmateriālu ražošana, šajā projekta kontekstā ir gala produkta komplektēšana. Tas nozīmē, ka mēs strādājam uz licences pamata, mēs izējmateriālus komponentus saņemsim no konsorcija partneriem. Un šeit Latvijā komplektēsim un Latvijā taps gala produkts. Un vai mēs varam gaidīt 155 mm munīcijas pilna cikla ražošanu šeit pat Latvijā? Es domāju, ka plānot un tiekties uz to noteikti mums vajag, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka tas prasīs laiku. Šis projekts ir ļoti labs sākums, lai mēs parādītu gan sev, ka mēs varam
ne tikai vēlamies, bet mēs tiešām varam, tad mums pašiem būs pārliecība par sevi. Arī mūsu partneri pārliecināsies, ka mums ir ne tikai ambīcijas, bet mēs varam arī savus solījumus pildīt. Un arī šobrīd mēs jau runājam ar partneriem par iespējām turpināt un paplašināt šo sadarbību. Es domāju, šai ambīcijai ir noteikti jābūt, bet, protams, ka tas prasīs laiku un resursus. Bet iespējams ir viss. Lieliski dzirdēt to. Un vai mēs arī varam gaidīt citu veidu munīciju, piemēram, CVRT vai askutkainieku kaujas mašīnām? Jā, protams, mums Latvijā ir mazkalibra munīcijas ražotāji. Mums līdz šim nebija nepieciešamība pēc vidēja kalibra munīcijas. Tāda tagad būs līdz ar kainieku kaujas mašīnu nonākšanu NBS rīcībā. Un, jā, mēs šobrīd izzinām arī iespējas, lai saprastu, vai mēs Latvijā un kādā laikā mēs varētu ražot vidēja kalibra munīciju. Tā kā, jā, mēs strādājam arī pie šāda veida projektiem. Korporācijas darbības virzieni tātad ir ražošanas kapacitāšu izveide, un mēs skatāmies tieši šādos virzienos munīciju, un tā ir liela kalibra munīcija, tā ir vidēja kalibra munīcija. Mazkalibra tas nav mūsu interešu lokā, jo mums ir mazkalibra munīcijas ražotāji. Tā kā mēs strādājam pie vairākām tēmām, pie vairākām iecerēm, jācer uz izdošanos. Tas arī prasa laiku un resursus, bet darbs notiek ļoti aktīvi. Un Latvijā arī tas nozīmē, ka mēs meklējam lielākoties šos sadarbības partnerus potenciālos ārpus Latvijas, lai iegūtu šo zinātību un pieredzi, kur Latvijā mums ir tikai jāveido. Lieliski šo dzirdēt, bet vai mēs arī varam gaidīt jūsu ražotnē, piemēram, nevadāmo kainieku mīnu izstrādi vai prettanku mīnu izstrādi, vai šādi plāni nav? Pretmobilitātes risinājumi ir mūsu viens no strateģiskiem virzieniem, tā kā mēs strādājam arī šajā kontekstā pie vairākām potenciālām iecerēm un strādājam, lai kādu no tām arī īstenotos. Jo mūsu darba loku jau nosaka tas, kas ir mūsu NBS vajadzība vidējā termiņā, un līdz ar to NBS-am ir ļoti skaidrs plāns, kādas spējas ir jāattīsta, un pēc tā mēs arī vadamies, un šajos virzienos mēs arī strādājam. Lieliski. Un kā veicas Valsts aizsardzības korporācijai ar starptautisko partneru piesaisti? Kāda šeit ir attīstība? Jā, tas ir viens, tātad Rollo projekts aizņem mūsu lielāko laika daļu, bet vienlaikus arī šogad mums ir deleģēšanas līgums, un viens no uzdevumiem ir meklēt dažādus industrializācijas piedāvājumus, un Latvijā mums šī pieredze ir jāveido. Tas nozīmē, ka mēs meklējam šos ārvalstu partnerus, kuriem ir pieredze, kuriem ir zinātība, kuriem ir piegāžu ķēdes, kur var mums nodot tehnoloģijas, un mēs meklējam šos partnerus vairākās valstīs, protams, sākot ar mūsu konsorciju partneriem, kas ir Norvēģijā un Somijā, tāpat Francijā un Itālijā, bet ar to mēs neaprobežojamies. Bijām arī pagājušo nedēļu Kanceka, Kanādā, skatījāmies, kādas tur mums ir iespējas atrast sadarbības partnerus. Tāpat arī Vācijā ir vairāk iespējami sadarbības partneri dažādās jomās, tā kā mēs ļoti aktīvi strādājam un droši un nekautrējamies meklēt un aicināt šos uzņēmumus veidot ražošanas kapacitātes Latvijā. Bet ir kaut kāda atsaucība no ārvalstīm? Jā, ir atsaucība. Protams, ka tas prasa laiku un no daudzām iecerēm visas neizdosies, bet tas ir jādara un tas ir tikai dabiski, ka tu sāc runāt un runā ar vairākiem par dažādām tēmām. Un, protams, kaut kādā brīdī kaut kas atkrīt, bet ar kaut ko tu turpini šo darbu, kas jau tad var īstenoties patiešām projektā. Un bija doma Valsts aizsardzības korporācijai kļūt par holdinga kompāniju. Kā veicas ar šo? Lūk, ja mums izdosies, un es esmu pārliecināta, ka mums izdosies atrast šos sadarbības partnerus un Rollo projektam sakos nākamie, tad viena no iespējamām sadarbības formām ar partneriem ir kopuzņēmuma veidošana.
Un, tieši tāpēc arī ir šis mērķis mums veidoties par holding kompāniju. Par tādu mēs varam tapt, kad mums jau būs meitas uzņēmumi un vairāk šie kopuzņēmumi. Tāds plāns ir un pie tā mēs strādājam. Un noslēgumā, kas tad šogad ir svarīgākais, kas stāv jums priekšā un ko nepieciešams paveikt? Jā, šogad tātad Rollo ļoti saspringts grafiks, ejam pēc plāna, tur komanda pie tā strādā, un tā kā darba ir ļoti daudz, tas tātad viennozīmīgi ir viens no prioritāriem uzdevumiem. Tāpat strādājam arī pie citu munīcijas kontekstā ražošanas projektu izstrādes, tāpat arī strādājam pie pretmobilitātes risinājumu un attiecīgi šos projektu sagatavošanas. Un vienlaikus arī mums ir deleģēšanas uzdevums. Deleģēšanas uzdevumi mums ir vairāki, un šobrīd mēs arī papildinām savu komandu, lai mums būtu resursi šos uzdevumus arī izpildīt. Tā kā tur ir arī vairākas tēmas, ir piedāvājums par piedāvājumu izstrāde par kritiski nozīmīgu rezervu veidošanā, kurā arī mums ir jāapzina, kāda tad ir pieredze citās valstīs. Iespējams, mums nav nekas no jauna jāizdomā, mums ir jāizpēta šīs labās prakses un jāvar tās pielāgot Latvijai un citi uzdevumi. Tas uzdevumu loks ir gana plašs, bet mēs esam apņēmības pilni. Un papildus tam arī tātad šobrīd saskaņošanas procesā ir mūsu stratēģija nākamajiem 4 gadiem, kas jau būs tāda ļoti, nevis ļoti, bet skaidrāks vēl ceļvedis ne tikai šim 25. gadam, bet laika posmam līdz 28. gadam. Un pēdējais varbūt jautājums, kāda tad būs valsts aizsardzības korporācija pēc šiem 4 gadiem? Kā jūs to redzat? Aizsardzības industrijas lielajā stratēģijā korporācijai arī ir noteikti mērķi, un tas ir izveidot vēl 2 ražotnes līdz 36. gadam. Mēs esam apņēmības pilni un ambiciozi, ka mēs varētu sasniegt arī vairāk. Līdz ar to es domāju, ka 4 gadu posmā mēs redzam, ka mums noteikti ir izdevies īstenot vēl vismaz 1 vai 2 papildus šim Rollo reāls ražošanas projektus. Ja ne gluži mēs paspēsim jau šīs ražotnes izveidot un uzsākt darbību, tad noteikti ražotņu izveide būs procesā. Paldies jums liels! Paldies!